Un tā, šodien pēdējā mūsu nodarbība. Šodien nebūs video, bet būs tāfele. Un mēs runāsim par, mazliet esam jau pieskārušies baznīcas struktūrai, bet šodien parunāsim par 5 baznīcas baušļiem. Katoļu baznīcā ir ne tikai 10 dievu baušļi, bet 5 baznīcas baušļi. Šiem baznīcas baušļiem nav tāds pats status, kāds ir dieva baušļiem. Viņiem nav tā dieva likuma status līmenis. Zvanu. Jā, lai zvanu. Droši. Tātad viņiem nav tāds pats līmenis, kāds ir tātad dieva baušļiem, bet tomēr katolim šie 5 baznīcas baušļi ir saistoši. Un tāpēc mēs iziesim cauri, mēs iziesim arī liturģiskam gadam, jo nākošajā nodarbībā mums būs šīs praktiskās nodarbības, tāpēc mēs arī mēģināsim to pārunāt. Tātad 5 baznīcas baušļi savā veidā tā kā, aktualizē to, ko mums mācīja jau dieva baušļi. 10 dievu baušļi. Tā es tur mēģināšu atrast. Tā. Kādi ir 5 baznīcas baušļi? Tātad pirmais ir, tev būs svētdienās un svētku dienās cienīgi piedalīties svētajā misē un atturēties no smagiem darbiem. Un šis bauslis tā kā izdara spiedienu uz 3. dieva bausli. Pirmais baznīcas bauslis, tev būs svētdienās un svētku dienās cienīgi piedalīties svētajā misē un atturēties no smagiem darbiem. Kas ir ļoti svarīgi, ka baznīca uzliek par pienākumu piedalīties 10 dienās svētajā misē, kas ir ārpus svētdienām. Tad jūs varat iedomāties, kāds traģisks, jeb smags pēdiņās katoļu dzīvesveids, ka viņiem ir jāpiedalās dievkalpojumos ne tikai katru svētdienu, bet vēl arī 10 svētkos, kas ir ārpus svētdienām. Protams, ņemot vērā, ka Latvijā šīs dienas nav brīvdienas, bet, piemēram, Polijā, Itālijā, Spānijā, daudzas no šīm 10 dienām, kas ir ārpus svētdienas, ir brīvdienas. Tā kā mums nav brīvdienas, līdz ar to mums nav grēks, ja mēs tajās dienās neaizējam uz svēto misi. Bet mēs tomēr mudinām katoļus piedalīties 10 obligātajās svētku dienās. Kādas ir šīs 10 dienas? Kādi ir šie datumi? 1. janvāris, tā ir dievmātes svētki. 6. janvāris, zvaigznes diena. 19. marts, Jāzepa diena. Tad ir debesu kāpšanas svētki. Šogad viņi iekrīt 9. maijā, viņi mainās atkarībā no lieldienām, jo tā ir 40. diena pēc Jēzus augšām celšanās ir debesu kāpšanas svētki. Vācijā tā ir brīvdiena. Daudzās katoļu zemēs tā ir brīvdiena. Debesu kāpšanas svētki. Tas ir Jāzepa. Svētais Jāzeps. Tālāk. 5. svētki ir Corpus Christi. Corpus Christi. Tie ir svētki, kad notiek lielas procesijas apkārt baznīcām ar sakramentu. Šogad tas iekrīt 29. maijā. Tas ir ceturtdien pirms tās procesijas. 1, 2, 3, 4, 5. Tad ir Pētera Pāvila svētki, 29. jūnijas. Pētera Pāvila svētki. Pāvila svētki. Pēc tam ir kas? 15. augusts. Visvētākās jaunās Marijas debesīs uzņemšanas svētki. Tie nav Aglonas svētki. Tas ir 15. augusts. Tad ir nevis Helovīns, bet 1. novembris. Visu svēto dienu. 1. novembris. Tā. Pēc tam ir 8. decembris. Tie ir dievmātes bezvainīgās ieņemšanas svētki. Un 25. decembris, nevis 24. Ziemassvētku vakars, bet 25. tie ir Ziemassvētki savs. Ziemassvētki. Kas ir 5. 1, 2, 3. Corpus Christi, tā ir Kristus miesas un asins svētki. Arī atkarīgi ir no vasaras svētkiem, jo viņi ir tie bīdāmie svētki, jo katru gadu lieldienas citā datumā debesu kāpšana Corpus Christi bīdās.
Es nepierakstu, kas to es tikai domāju. Jūs, to jūs varat arī, es jums neprasīšu to, jo to nevar no galvas iemācīties. Tad, kad tu kļūsti par katoli, tad vienkārši tu ej šajos svētkos iekšā. Ja? Tad tas aiziet. Ja? Tātad šitie ir tie 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 svētki. Daudzās katoļu zemēs šie svētki ir brīvdiena. Zvaigznes diena Vācijā brīva, debeskāpšanas svētki brīvi, Korpus Kristi Polijā brīvi, 15. augusts Itālija, Spānija, 1. novembris Polija, Lietuva, Itālija, Spānija un Ziemassvētki, protams tā. Ja, tātad tas ir vienkārši zināšanai, tā ir daļīta ir. Katoļi visu laiku svin, non-stopā svin svētkus. Nākamais bauslis. Tev būs baznīcas noteiktās dienās atturēties no gaļas ēdieniem un gavējāvās dienās gavēt. Katoļus saista gavēji. Katru piekdienu nēdam gaļu. Piekdienu nēdam gaļu. Jā, var pirkt kaviārus, tur ikrus, melnos, sarkanos lašus. Galvenais, lai tik nav gaļa. Doma ir vienkārši atcerēties par to, ka piekdien nomira Jēzus Kristus pie krusta. Bet Lietuvā nav gaļas gavēns, līdz ar to katolis iebraucot Lietuvā var piekdien ēst gaļu. Ir valstis, kuri atsauc, bet tas nav obligāti, ka man jāēd. Ja mēs esam ceļojumos, piemēram, armijā, kopgaldos, dažādās, un ir arī dienas, kad ir atsauc piekdienas gaļas atturība. Tas ir 18. novembris, Līgo Jāņu diena, tad, kad ir piemēram mielasts, tad, kad ir iekrīt lieli svētki, baznīcas svētki atceļās. Ja. Bet normāli mēs piekdien pieturamies pie gaļas neēšanas. Ļoti disciplinē. Man nav saimnieces, un šeit saļakai kompleksās pusdienas, un piekdien nav zivis, tad man ir, kā nāk piekdien, man ir vesels, man ir parasti šprotas. Mani glābi šprotas. Normāli. Šprota, maize, atcīmēt. Sīķīts arī ir veikumā. Sīķīts, jā, bet man, tie klopši, kā tie vainotās. Rolmopši. Rolmopši. Un viespienas, gan? Nē, bet man ir vesels marketings, man jādomā, vai tad jāņem kaut veģetārā pica, respektīvi man tā, kā es tagad piekdien, jā. Bet tam tā ir visa diena, tas nav tikai viena maltība. Vēl ir 2 dienas, kad ir stingrs gavēnis. Pelnu trešdiena. Stingrs gavēnis, tad pelnu trešdiena un lielā piekdiena. Lielā piekdiena, bez gaļas un vienreiz dienā ēdam. Stingrs gavēnis. Kādreiz gavēņi bija vairāk, šobrīd, piemēram, baznīca neliek 40 dienas neēst gaļu, bet katolis drīkst pats izvēlēties arī stingrākus gavēņus ar savā garīgā tēva atļauju. Tad nevis uz savas galvas, jo dažreiz cilvēki var iekrist pārspīlējumos. Ir tādi, kas aizbrauc uz Medžugori, kur diamāti parādījās, un viņi piem trešdien, piekdien ēd tikai maizi un ūdeni. Bet, lai varētu stingrāk gavēt, ir jāsaņem atļauj no sava garīgā tēva, ja no bits tēva. No tā, pie kura mēs ejam pie grēksūdzes. Lai neiekristu lepnībā, jo dažreiz mēs varam būt lepni par to, ka mēs tagad sākam baigi gavēt. Nevajag pārspīlēt, ja? Un vēl draudzes prāvestam ir tiesība atbrīvot no piekdienas gaļas neēšanas. Piemēram, ja jūs dzīvojat Salaspils novada teritorijā vai Ķekavas novada teritorijā, un jūs gribat piekdien ēst gaļu, jums ir viesības un atbrauc draugi. Jūs varat piezvanīt man un lūgt atļauju, lai es jūs atbrīvoju piekdienu no gaļas neēšanas. Un tad jūs varat legāli ēst gaļu. Piemēram, mums bija arī, tagad mums būs 14. jūnijā, mums būs draudzes tas pirts pasākums, no rīta mēs atcerēsimies komunistiskā terora upurus, un vakarā mums būs draudzes pasākums. Es parasti dodu atļauju manā padotībā esošiem draudzes locekļiem, ka viņi var ēst gaļu tajā pasākumā. Tātad piekdienas gaļas neēšanai ir iespēja atcelt, ja ir pamatots iemesls. Ja? Ir dažādas situācijas. 3. baznīcas bauslis, tev būs vismaz vienreiz gadā izsūdzēt savus grēkus. Tas ir pats minimums. Es sūdzu grēkus katru nedēļu, normāli katolim vajadzētu reizi mēnesī. Ir citi, kuri pirms lieliem svētkiem, Ziemassvētki, Lieldienas, Aglonas svētki, bet vismaz reizi gadā ir jāizsūdz grēki. Tas ir, kā saka, baznīca pasaka tiem, kas ir galīgi pilnīgi
knapi, vismaz gadā reizi aizvelcies pie grēksūdzes. Tev būs vismaz lieldienu laikā pieņemt sakramentu. Tas ir tas pats, ka ja tu izsūdz grēkus, tu vismaz reizi gadā aizēji pieņemt sakramentu. Un 5. balsas tev būs uzturēt savu baznīcu un tās kalpus. Tas nozīmē pienākums ziedot. Ir pienākums ziedot baznīcā. Jo baznīcu uztur ziedojumi. Un es, piemēram, daru tā, ka es draudzē saku, cik mani kontā. Tieši šobrīd tieši 100,000 baigs smuks cipars 1,00,000, un tāds riktīgi ir samaksā rēķins, bet vēl viens rēķins būs par 20,000, tā kā būs 80,000. Bet tie visi draudz locekļu ziedojumi, un viņi tiek uzskaitīti, par viņiem mēs nesam atbildīgi, viss ir pamatot rēķini, tā kā viss ir zolīti, bet draudze uztur baznīcu un garīzni. Tā kā visas te skatās, kā tie tik skaisti, tas jau par ziedojumiem. Cilvēki ziedo, un tad viss ir, tas jau ir tā. Tā kā tie ir 5 baznīcas baušļi, tātad svētdienās, svētku dienās mise, gavēņi, komunija un uzturēt gavēt un uzturēt savu baznīcu. 5 tātad baznīcas baušļi. Tad tāda lieta, ko es jau parunāju par baznīcas gadu. Baznīcas liturģiskais gads. Baznīcas dzīve ir cikliska. Varētu teikt, ka viņi iet tā kā uz apli. Un šeit ir pirmā adventa svētdiena, adventes svētdiena. Tātad ar pirmo adventa svētdienu, tas ir laiks pirms Ziemassvētkiem, kad iededz adventa vainagā pirmo sveci, sākās baznīcas gads. 4 svētdienas. Šeit ir Ziemassvētki, jeb Kristus dzimšanas svētki. Ziemassvētki. Tas ir viens ļoti svarīgs atskaites punkts, bet tas nav pats svarīgākais. Kristus piedzimšana. Tad seko Ziemassvētku laiks, kad mēs redzam Betlēmītes tajā, iekārtējā. Varētu teikt, ka šis adventa laiks, viņš ir attēlots kā violēts. Nav violēts. Violēta krāsa. Ja? Katram laikam ir sava krāsa, priesteris ģērbjas savā krāsā. Adventa laikā viņam ir violēts. Viss violēts. Ja? Ziemassvētkos ir balts, pēc tam ir kāds pārtraukums, kad ir parastais laiks, parastais zaļais. To atzīmē kā zaļš. Un tad ar pelnu trešdienu sākas gavēņa laiks, 40 dienas. Adventa laiks ir 4 svētdienas, tu var būt īsāks, garāks 4 svētdienas. Tad gavēnis ir 40 dienas, atkal ir violēts. Līdz lieldienas. Tā ir kulminācija, tie lielākie svētki. Varētu teikt, centrālie svētki. Gavēnī 40 dienās mēs ejam krustaceļu, rūgtās asaras, speciāli dziedājumi, viss ir vēlēts. Un pēdējās 2 nedēļas jūs redzējat, ka tiek aizklāti krusti. Viss paliek pilnīgi violēts, viss aizklājās, viss. Tas ciešana laiks. Ja. Un lieldienas arī dalās lielā ceturtdiena, lielā piekdiena, lielā sestdiena un lieldienas. Ja. Ļoti intensīvs laiks. Tātad šis ir gavēņa laiks. Gavēņa laikā mēs gavējam. Nu, mūsdienās baznīca nesaka, ka nevar ēst gaļu, bet, piemēram, es neju uz teātriem, kino. Es, pirms gavēņa iesāku skatīties Pansija pili, un tā arī pārējās sērijas nenoskatījos, jo sākās gavēņas. Pēc piekdien bija uz Rotko. Tā es iešu uz Seņkovu šito te Ričards nekā personīgi. Tā. Bet tas ir mans lēmums. Nav tā, ka ir aizliegts gavēni iet uz teātriem, kino vai neklausīties muziku. Tas vienkārši ir tāds personisks lēmums. Tad pēc lieldienām seko lieldienu laiks līdz vasaras svētkiem. Vasarsvētki. Vasarsvētki nav svētki vasarai. Tie ir svētki, kad nonāk svētais gars.
Un šīs ir 50 dienas. 50 dienas, ja? 50 dienas. Šeit pēc 40 dienām ir debeskāpšanas svētki. Te ir pēc 40 dienām. Šeit viss ir balts. Jūs redzat ziedi. Gavēņa laikā un adventa laikā uz altāra nav ziedi. Ja? Te ir bez ziediem. Lieldienas, Ziemassvētki, viss ir ar ziediem. Ja? Ziedu klātbūtne vai neesamība arī atgādina par laiku. Arī baznīcas iekārtojums ļoti izdarīts tā, lai mums palīdzētu saprast, kas notiek. Ja? Un vasarsvētkos baznīcā iestiep iekšā bērzus. Ja jūs iesiet pie dievgalda, tad jums arī jau vasarsvētkos un līdz pat 300 svētkiem viss būs ar bērziem piedzīts klāt. Un vasarsvētkos ir sarkanā krāsa, ja? Svētais gars kā uguns mēlis, sarkanā krāsa. Nu, pēc tam līdz pat adventa laikam šeit ir visādi citi svētki. Te ir Corpus Christi, te ir Jānis Kristītājs, 25. jūnijas. Jūs zināt, ka Jāņa nav latviešu svētki, es ceru, saprotu. Jāņa nav latviešu svētki, jo Jānis ir ebreju vārds, Joannes. Latviešu valodā nav tāda vārds Jānis, tas ir ebreju vārds. Un Jāņos satiekās pirmskristīgi pagāniskie līgo ar svētā Jāņa Kristītāja vigīli. Un tāpēc īstie latvieši svin saulgriežus agrāk, 22. jūnijā, jo tur tā īstā kas tur tā, tā solārā ekvivalence, jā. Jā, tāpat ar lieldienas ar viņi svin tad, kad ir tā ekvinokte vai kas tur ir. Bet jāsaprot, ka 25. jūnijas jau ir bijis svināma diena no pirmajiem gadsimtiem. Tas nozīmē vēl pirms kristietības ienākšanas Latvijā jau Jāņa Kristītāja svētkus svinēja 24. jūnijā. Ja? Tad Jānis Kristītājs, Pētera un Pāvila svētki, kādreiz dzēra no Jāņiem līdz Pēteriem, ja tā Jāņus kārtīgi svinēja. Ja? No Jāņiem līdz Pēteriem. Un tad ir arī 15. augusts, Jaunāvā svētā Aglonas baznīca. Protams, man tur ir svētceļojums, šogad arī 11 dienas. Nedod dot pastaigāt. Jā, un starp citu Jumpravārī nakšņosim Ciemupē, nakšņosim visur kur. Un pēc tam ir 1. novembris. Helovīna ne, bet katoļu visu svēto dienu. Ja. Šeit arī notiek ļoti spēcīgi aizlūgumi par mirušiem. No 1. līdz 9. novembrim baznīcā ir nolikts zārks un notiek simbolisks tukšzārks ar galvaskausu un notiek simboliski aizlūgumi par mirušiem. Ir aploksnes, ir aizlūgumi. Šeit pa vidu vēl ir kapu svētki, bet tā ir tāda tradīcija, kas ir nākusi no luterāņiem un tā īstenībā ir tikai Latvijā. Nekur citur pasaulē nav kapu svētki. Nekur. Tā ir tipiski latviešu luterāņu mācītāju izdomāta tradīcija, kur katoļu priesteri pārņem. Kāpēc? Tāpēc, ka tur nāk naudiņa. Būsim atklāti. Jo reāli mums tas, kas notiek apsvētkos, mums notiek 1. līdz 9. novembrī. Un poļu priesteri atnākši, jūs gan esat traki, jūs tik pa kapiem, vasarā, novembrī, svecīšu vakari. Tas ir, kā tur bija Dead Festival. Mums patīk. Paigi patīk, raujam vaļā. Bet tie, kas ir no malas, viņi saka, riktīgi, šitā nekur nav, tik daudz. Jo pēc būtības mums kā katoļiem kapusvētki nebūtu saistoši, jo mēs jau to darām novembrī. Klejo pat kaut kur Facebooku klejoja tāda meme, kad bija rakstīts, vai kaut kur vai Prauļos es to redzēju, laikam tajā ogā vienā kafēnīcā, to meme izdrukāt, ka latgaliski tu esi īsts katolis, ja nebrauc uz pozitīvus, jo tad ir kapusvētki. Bet ļoti interesanti, ka kapusvētki dzima Ziemeļ vidzemē. Ja, luterāņu vidē, bet vēlāk, kad tas iegāja Latgales katolicismā, viņš tik dziļi iesakņojas, ka šobrīd uzskata, ka it kā Latgale ir kapusvētku dzimtene, bet tā nav. Jo luterāņu mācītāji Ziemeļu vidzemē, es neatceros kurš, viņš redzēja, ka senie latvieši ļoti intensīvi baroja veļus. Tātad baroja senu latviešu tā kā šīs garus mirušās dvēseles. Un viņš saprata, bet viņi taču visi luterāņi iet uz baznīcu un vēl pa kapiem baro tos veļus. Un viņš domāja, ja viņi baro veļus, es tur aiziešu kā mācītājs, un vienkārši tajā reizē, kad viņi tos veļus baro, es tur pat lūkšos. Un tā veļu barošana izbeidzās, jo kapusvētki uzņēma milzīgus apgriezienus. Ja.
Īpaši, piemēram, Alūksnes kapusvētki. Jūs zināt, tā Imants Ziedons uzrakstīja to dzeļolu meiteni ar kallu ziediem. Ja? Izrādās, tā ir kapusvētku dziesma. Jo to skaidroja, ka viņš ir to rakstījis dziesmu par kādu meiteni, kas Alūksnē iet uz kapusvētkiem ar tiem kallu ziediem. Un tad, kad tā dziesma, tad viņš saka, ka neviens jau nezina vispār, ka Ziedons to rakstīja kapusvētkiem. Nu, tā kā, neatceros, kas viņa tur, kurš kāda grupa, Kredo, bet tas ir tajā kontekstā. Un ja tu zini, cik tas ir, kā tas viss top, tad tu saproti vispār to kontekstu. Bet, kapusvētki, tas ir festivāls, tad iet jaunas meitenes ar ziediem. Tagad zaļumā Anglijas brauc no īrijas, visi brauc. Bet daudzās vietās kapusvētki ir apvienoti ar pilsētas svētkiem, ar ballēm, ar tusiņiem, ja. Daudzās, piemēram, es zinu, ka Alūksnē, ja man liekas, kapusvētki ir arī pilsētas svētki, ja. Ka tur ir viss kopā. Pilsētas svētki, jā, tad ir kapusvētki. Nu, jā. Jā. Tieši. Tāpēc, lūk, un šis ir tā kā tas liturģiskais gads, un tāpēc ļoti svarīgi, lai katolis neatnāk tikai uz misi Ziemassvētkos vai Lieldienās, jo viņš neko nesaprot. Bet ja viņš izdzīvo adventu, pēc tam gavēni, pēc tam Lieldienu laiku, viņš iziet svētkiem, viņš caur šo ciklu nemitīgi tiek barots ar visa šī Kristus noslēpuma dažādiem elementiem. Tātad mēs caur šo gadu tiekam piesūcināti ar to vēsti, ko atnesa Kristus. Ja mēs nākam tikai provizoriski uz kapusvētkiem, Lieldienām, Ziemassvētkiem, Aglonas svētkiem, ja, mēs tikai dabūnam detaļas. Un tāpēc satiekot tādu, es viņu saucu par ZL katoļiem, Ziemassvētku Lieldienu katoļi, tu redzi to izkropļumu, tu redzi, ka viņam tā kristīgā ticība ļoti fragmentēta, ja, varētu teikt fermentēta, tikai atsevišķos fragmentus. Un viņš nespēja uztvert to noslēpumu. Tāpēc piedalīšanās šajā ciklā, tas nav untums, tā nav vienkārši pavēle, bet tas ir normāls dzīvesveids, un tā to dzīvo lietuvieši, poļi, spāņi, francūži, itāļi. Tas ir universāls cikls, kā mēs ejam. Un šo svētku svin visur. Piemēram, jūs aizbrauksiet uz Poliju, šajos Korpus Christi svētkos ir slēgtas ielas, jo visi tālbraucēji šoferi zina, ka šajos svētkos nedrīkst pārvietoties, jo tajā laikā katoļu zemēs pa ielām notiek procesijas ar visvētāko sakramentu, milzīgos ietvaros. Un, piemēram, Spānijā ir muzeji, kur ir muzejos stāv ar zeltu apšūti rati, kur tika likt sakraments un tādas milzīgas triumfālas procesijas. Jūs zināt, ka Spānijā vispār viņi nesā tādus Kristus tēlus, staigā ar tādiem vīriem, viņiem ir ciešanu tādas procesijas. Katoļu zemēs ļoti raksturīgi kaut kur vālēt, un ir pat tādas filma, viena kaut kāda mākslas filma, kur vienkārši cilvēks skatās, ka ir mūris, un ir virs mūra tā kā diamāti skrien. Izrādās aiz tā mūra večinu viņa nes uz tādām kārtīm, bet tās kārtis neredzam tikai tā diamāta aiziet. Tad katoļu tāda tradīcija, katoļu tas stāsts. Ja. Tā kā šeit ļoti būtiski apzināties, ja, ka tas ir tas baznīcas liturģiskais gads. Un ieejot tajā iekšā, mēs jūtam nevis to kā pienākumu, bet tas ir normāli, ka mēs tiekam apgaismoti dažādiem svētkiem. Kā es teicu, šie svētki, kas ir ārpus svētdienām, viņi, mūsu kontekstā viņi nav tādā veidā obligāti, bet viņi ir ieteicami, un tāpēc es, piemēram, Salaspilī tos dievkalpojumus lieku, tad, kad iekrīt svētki, šie lielie svētki iekrīt darbdienās, es lieku no rīta vai vakarā, lai cilvēki var aiziet uz dievkalpojumu. Tas būtu par liturģisko gadu. Kas mums tur pagaidījums ir tā jautājuma lapa? Es gribu paskatīties, ko es tur esmu sarakstījis, jo man liekas, ka tieši tās nianses man šodien. Vēl mums būs nākošo svētdien, būs tās praktiskās nodarbības baznīcā. Jā, nākamā tā augumā. Jā, tāpēc, kad mēs iesim baznīcā, jau visu to. Jā, viesi iztaigās un izstāstīs. Jā. Un nākamā būs iespēja, nākamo reizi būs arī iespēja, tātad nākamo reizi būs iespēja arī uzdot jautājumus par tiem, ko jūs nezināt. Tā kā pirms eksāmena uzdot jautājumu, lai es paskaidroju kādu. Tie arī būs. Cik jautājumiem jāatbild, lai nokārt? Mēs jau kā studenti visu, jebkurā mācību tieši tos jautājumus. Jā, vienalga, cik viņiem ir gadu, ko viņi mācās, viņiem mēri tas jautājums.
3 jautājumi būs jāizdod. Bet visi ir jāatbild, ja? Jā. Tad uz otru gadu palīdz. Bet visi vienmēr ir, bet visi baigi ir atbildējuši. Man nav bijis tā, ka vismaz viens vārds ir ierakstīts. Nu, tas nav, nezinu, Vai jāatbild ir vārdos vai rakstīt? rakstiski. Bērniem būs mutiski saka. Jā, bērniem mutiski. Tas labi. Nē, Tur bērni. daži ir... Nē. Tur mums arī tā, ka zini, kā mums tur, mēs pajautājus, kā es teicu, viņiem man svarīgi redzēt to kontekstu. Bet, nu, ja ir pilnīgi, es viņiem teicu arī, ja viņi, es uzdodu vienu jautājumu, otru. Man bija viens gadījums, kad es lūdzu bērniņam vēl pamācīties, un mēs tikāmies, nu, tāpēc ir labi, ka tas eksāmens ir 18. Iesvētība ir 26. Tā kā, ja gadījumā kas, mēs varam piestrādāt vēl. Bet tur viena meitnīte, viņa nebija sapratusi, ka vispār jāmācās. Viņiem ir kaut kādi jautājums, vai tā mājās pakontrolēt? Kā, taču ir aizsūtīts vecāks. Un es lūdzu bērniem, lai vecāki izprintē, lai viņi sāka ķeksēt un gatavoties. Mēs arī gatavojamies vienkārši, pāris. Iziet cauri tiem jautājumiem. Jo viņi nesaprot, ka Kā ar lūkšanām jūs minējāt iepriekš, ka būs arī... Jā, katram būs jānoskaita man tevs, mūs sveicināt gods lai tēviem. Un ļoti svarīgi, ko es bērniem mācīju uz veselību, ļoti svarīgi ir skaista krustazīme. Tā ir 50% latzīmes, 45 grādu leņķī, labais īkšķis par kreiso un atdurās pret saulīti. Ja? Tāds klasiski, ja 45 grādi, atdurās pret saulīti, labais īkšķis par kreiso īkšķi. Tad izejas pozīcija. Un tad mēs uzliekam kreiso roku šeit, un tad mēs, var drusku arī zemāk, paņemam šādi, nevis tā, kā tur pravoslavniem ir šādi. Un tad pieliekam pie pieres Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen. No kreisā uz labo, nevis labos kreisā. Tā kā lūdzu patrenēties, lai jūs ienākot iekšā, es palūkšu izdarīt skaistu krustazīmi, jo tas ir visu lietu pamats. Un tad ir tēvs mūs sveicināt gods lai tēvu, un tad trīs jautājumi. Bērniem ir viens jautājums jāsaka, jums 3. Tas labi. Bērni, galvenais, lai bērniem nav. Mēs jau kaut kā tiksim. Bet uztraucās, vismaz. Normāli, bet būs arī Ilze klāt. Mēs, jo pēc jaunajiem noteikumiem, kas skar bērnu aizsardzību, es nevaru bērnu pieņemt eksāmenu, kur es esmu tikai ar bērnu. Vispār es nedrīkst atrasties telpā, kurā ir viens cilvēks, kuram jaunāks par 16 gadi, es nedrīkst uzturēties telpā. Vai arī jābūt tad pavērtām durvīm un, piemēram, kādiem pieaugušiem ir jāredz mani un to bērnu. Un, ja bērniņš pieskrien mani apķert, tad man uzreiz tā rokas jātur. Ja? Mums ir vesela instruktāža. Man ir apliecība, ka esmu izgājis bērnu aizsardzības kursu. Kurš ir tā kā katoļu tajā? Visā mums baznīcā gāja. Tagad ir viss certificēti Latvijā un starptautiski. Ko tik mums tur nemācīja? Mums pirms nāca no Dārdetes un visādas brīnušādas acis. Jā, bet tas bija svarīgi, lai tu zinātu, kā uzvesties nometnē, svētceļumā, vai tur zini, tur nosaukt. Nē, viņi ir sakarīgi, viņi tiešām ir pa tēmu. Nu, kā vajag. Nu tā, pagaid, ziniet, ko es vēl tomēr to hierarhisko struktūru. Mēs viņai pieskāramies, bet es vēl pamēģināšu tomēr to atgādināt, lai jūs saprastu, ka, tātad, kā es teicu, ir Dievs, trīsvienīgais Dievs, kurš nodibināja baznīcu, un baznīcas pamatā tātad ir pāvests, kurš ir augstākais baznīcas vadītājs. Ja. Un tad ir tā, ka pāvests ieceļ bīskapus konkrētās diecēzes ir bīskapijās. Ja. Latvijā 4 bīskapijas, Rīgas, Jelgavas, Liepājas un Reizemes. Un katrā no viņām ir bīskaps, kurš ir galvenais par konkrēto reģionu. Tad Rīgā Vidzemē ir arhibīskaps Zbiņevs, Jelgavā bīskaps Edvards Pavlovskis, Liepāja Viktors Stulpins un Rezekne Jānis Bulis. Un tad vienkārši šī diecēs dalās mazākās daļiņās, kas ir draudze. Un draudze ir tā pamata struktūra, Salaspils Romas katoļu draudze. Un katrai draudzē ir bīskapa iecelts prāvests. Kas principā ir priesteris. Priesteris ir svētība. Diakons ir svētība. Bīskaps ir svētība.
Pāvests ir amats, jo pāvests ir Romas bīskaps. Svētība, amats. Diekoni var būt precēti arī. Es ļoti ceru, ka man būs precēts diekons. Priesteri un bīskapi nevar būt precēti, tie dzīvo celibātā. Diekons nevar būt par prāvestu, bet var būt vikārs, cits priesteris. Vikārs ir padots prāvestam. Šitā viņš padots prāvestam. Draudzē var būt vairāki vikāri. Piemēram, Rīgas Svētā Franciska baznīcā ir 3 vikāri. Ir prāvests, kuram ir administratīvā funkcija draudzē, kuram pieder draudzes zīmogs un konts, un viņam ir dota administratīvā vara. Laicīgā un garīgā izpratnē. Es esmu juridiskās personas vadītājs. Ja? Prāvests, vikārs, diakons. To ļoti svarīgi saprast, lai jūs saprastu. Cik es saprotu, pasaulē tikai viens pāvests. Jā, un nedrīkst būt vairāk. Bija pāvests Benedikts, bet viņš skaitājās emeritus, ir pensionētais pāvests. Viņš jau ir mūžībā. Bet ir bijuši periodi, kad ir bijuši antipāvesti. Mums ir bijuši baznīcas tumšie laiki, pāvestiem ir bijuši arī bērni, netikumīgs dzīvesveids, ārlaulības sievietes. Citi runā, ka esot bijis pāvests sieviete, bet tur vēsturnieki nevar pamatot tā vairāk kā tāda leģenda. Bet kādreiz baznīcai bija milzīga laicīga ietekme, līdz ar to pāvesta kalpojums saistījās ar, varētu teikt, ar Eiropas parlamenta mūsdienu tādu kalpojumu, ka viņam bija milzīga ietekme. Bet tiem laikiem mēs jau esam sen tikuši pāri. Šobrīd pasaulē ir 7000 bīskapi un 400,000 priesteri. Tādi kā es, 400,000. Lai jūs statistiski zināt. Vikārs var tur veikt kaut kādus pienākumus, ko dara priesteris, ja? Vikārs ir tas pats priesteris, tikai viņam nav varas tiesības, viņš ir padots prāvestam. Un parasti prāvests viņam maksā algu un nosaka viņa pienākumus. Bet par vikāru ir baigi laba dzīve, jo tu ne par ko neatbildi. Mēs pēdējos kurstos satikām vikāru Ogrē. Jā, viņš ir, tātad vikārs ir Pāvils Kamola. Es tā sapratu, ka viņš polis. Jā. Bet Modris Lācis ir prāvests. Un Pāvils Kamola ir viņam padots. Viņš arī ir priesteris, bet viņam ir jāpakļaujas prāvestam. Tā, jūs ejat kursus, ja? Ui. Viegli nav, ja? Ir interesanti, bet ir pārāk gari. Skaidrs. Un tomēr viņi neņem. Trešdienās tas ir briesmīgi. Būtu labāk sestdienā bijis. Mēs žēl, es tagad tik uzzināju, ka ir attālinātie kursi, bet to viņi speciāli neziņoja, un tā tiem, kas vēl tagad atnāktu un gribētu laulāties, tad ir vēl pēdējais salmiņš attālinātie kursi. Lūk, bet šitā ir ļoti svarīga lieta, jo tas ir baznīcas pamat struktūra, ja? Bet tā pāvests arī pats vada mises, vai ne? Jā. Jā? Jā, bet... Man vienkārši draugi bija, un viņi saka, viņi bija ekskursijā, un viņi saka, mums liekas, ka mēs redzējām, ka pāvests misi vadīja. Es vēl tā nošaubījos. Viņš var vadīt, jā. Viņam ir jāvada. Principā katram katoļu priesterim ir lūgums katru dienu vadīt dievkalpojumu. Es vadu katru dienu svēto misi, arī darbdienās. Mums arī darbdienās ar dievkalpojumu nāk cilvēki. Mums jau nav tikai svētdienas darbība. Man ir darbdienās ir mises un ir lūgšanas. Un interesanti, ka pāvestam ir aparāts, jeb Vatikāna. Ir tā, ka Vatikāns ir valsts, bet svētais krēsls, jeb Santa Sede. Tas ir, Vatikāns ietver sevi laicīgu valsti un baznīcas augstāku institūciju. Tāpēc laicīgo valsti sauc par Vatikāna pilsētu valsti, bet to daļu, kas skar baznīcu, sauc par svēto krēslu. Kāpēc? Ne jau, ka krēsls būtu svēts, bet tāpēc, ka tas saucās Pētera sēdeklis, apustuļu Pētera sēdeklis, kurā iesēžas jaunais pāvests. Bet pāvestam ir ministrijās ir ministri, to sauc par prefektiem, ir dikastērijas, un Vatikāna struktūra ļoti sazarota, es jums varētu par Romas kuriju strādāt, un mēs lēnām aizmet. Un baznīcu regulē kanonisko tiesību kodeks. Kā? Augstākais likuma orgāns sastāv no 2500 kanoniem. Un baznīca ir baznīcas tiesa, jeb tribunāls. Baznīcas tiesa. Lielākoties baznīcas tiesa izskata laulības nederīgumu jautājumus, bet
baznīcas tiesa var izskatīt arī jautājumu, ja priesteris Ilmārs dara blēņas. Un es arī tieku padots baznīcas tiesai. Un es varu saņemt soda sankcijas baznīcas iekšienē. Tā kā vesela struktūra. Un šie kanoni regulē baznīcas dzīvi. Mums, uz veselību, mums seminārā jāmācās 3 gadi kanoni. Viņam ir starp citu pieejami, jūs internetā varat ierakstīt kodeks Lav kanoniči un var atrast visās valodās, viņš nav slepens, viņš ir pieejams. Un, tur ļoti interesanti, tur ir, piemēram, tie, kas studē jurisprudenci un kas grib specializēties arī baznīcas tiesībās, tad viņi ļoti labi iepazīstās. Un mums, piemēram, baznīcas tiesā strādā cilvēki, kuri vienlaicīgi ir baznīcas tiesā juristi, izmācījušies katoļu baznīcas skolā, un arī laicīgie juristi. Un viņiem ļoti labi jūtās, ja, jo viņi redz šīs abas dimensijas. Tā kā baznīca 1,3 miljārdi, un šito baru savā kopā, tur ir kā armijā kārtība, paklausība, likuma, un diemžēl bīskapam jāpieņem arī tāda stingra lēmuma. Pēdējais lēmums bija tas, ka Ogrē izveidojās tāda grupa, kas attīstīja seno dievkalpojumu kārtību, kāda bija latīņu valodā pirms 70 gadiem, un mēs bijām spiesti izdot, es esmu arī konsultants, jo man ir doktora grāds tieši specializācijā, kas ķer ārā baznīcā visādus herēzijas, schizmas un arī apostāzes, tas ir visādus maldus. Mana teoloģiskā dimensija ir rūpēties par katoliskās ticības tīrību, lai viņa kā nākus no 2000 gadiem arī palikt. Un tas ir ļoti nepateicīgi, jo man bīskapi jākonsultē tajos gadījumos, ka vai nu kādi priesteri vai draudzes locekļi sāk, respektīvi iet sektantismā. Un tā mēs Ogrē bijām spiesti aizklapēt ciet, aiztaisīt veselu grupu, jo tur izplatījās sektantisms. Jā, tas bija skumīgi, jo tie aktīvi draudzes locekļi un tā dedzīgi, bet, diemžēl sāk uzbrukt pāvestam Franciskam, uzskatīja, ka viņš ir neīstais pāvests un visādas muļķības sāk runāt. Un ja kāds noliec pāvesta autoritāti, viņš vairs nevar būt katolis. Un tie, kas konvertējas pāriet no luterāņiem uz katoļiem, viņiem ir jāuzliek roku uz evaņģēliju un jānolas speciāls teksts, kur viņi pieņem viens no tiem punktiem, ka viņi pieņem pāvesta autoritāti. Jo tu nevar būt Romas katolis, ja tu neatzīsti Romas pāvestu. Tāpēc mēs neesam grieķu katoļi, jo pavisam ir kaut kādi vēl citi katoļi, bet mēs esam Romas katoļi, jo ir grieķu katoliskā baznīca. Vēl ir mozarātu, mozabāriešu, sīriešu un kādu vēl tur katoļu baznīca. Mēs esam Roman Catholic Church, un tāpēc Romas pāvests ir mūsu galva. Viņiem nav pāvests galva? Citiem katoļiem ir, bet tikai juridiskā ziņā. Viņi atzīst pāvestu, bet juridiskā ziņā. Ne teoloģiskā vai, piemēram, grieķu katoļiem, piemēram, ir citādāka dievkalpojuma struktūra un cits arī likuma kodeks. Un ir vesela nozara, piemēram, priesteris Renārs Birkavs, kas tēt vada Jēkabu katedrāli, viņš ir kanonisko tiesību doktors. Man rakstīs doktoru par šitiem 2500 kanoniem. Man tas liekas pa savs. Man labāk patīk ķert sektantismu katoļu baznīcā, tas ir tāds. Mēs esam inkvizīcijas pēcteči. Mana teoloģiskā disciplīna ir, bet tikai kādreiz viņus dedzinām, mēs tagad nededzinām. Bet dažreiz ir jāpieņem, lai katoliskā ticība neaiziet pa pieskari, jo mums dažreiz ir jāpieņem tādi nepopulāri lēmumi. Jo cilvēkiem dažreiz gribās būt gudrākiem par pāvestu, izdomāt visādus pekstiņus. Nevienam jau nav aizliegts izdomāt un ticēt, bet katoļu baznīca tāpēc jau pastāv, ka mums mācība ir nemainīga šos 2000 gadus, un mēs viņu arī netaisamies mainīt. Jā. Lai cik tas citiem nepatiktu vai kā, tā. Man liekas, ka es visu esmu tā pastāstījis. Jā. Tas bija kā? Kanonisko tiesību kodeks, bet viņu raksta kodeks kanoniči katoliki, tāpēc izmanto to latīņu, vai viņi patiesībā latīniski šitā raksta. Latviski būtu kanonisko tiesību KTK, bet kodeks kanoniči katolika. Tā viņš arī rakstās, tajā starptautiskajā tajā sistēmā. Bet tur var Google ierakstīt kodeks kanoniči Lav, vai tur jāpaskatās angliski, kā tas ir. Kanonisko tiesību kodeks. Kad ieraksta, kā ir tas rasistu, tā visa banda. Jā, jūs varat ierakstīt, klausies, jūs varat ierakstīt KMB, jums izliks Kristiāns Brekte, mākslinieks, kurš sātiniskos rituālus. Ja viņiem ir apvienība plus K plus M plus B, un viņš parodē katoļus. Bet nevajag viņu ņemt nopietni, jo,
Nevajag. Jo es viņu pazīstu. Viņš ir normāls, ļoti normāls cilvēks. Bet tā ir performance. Bet tas viņa stiliņš. Tā ir māksla. Tāpat kā es biju uz to Daugavpilī. Rotko. Tu disini. Galvenais reāls hardcores tehno. Un iedomājies visiem izdala austiņas. Jo tu reāli tādas tumbas. Es jau neliku, es izturīgs. Tur laikam pensionāriem. Bet aktieri ļoti labi nospēlē. Perfekti. Šitā te bija kā šitā Krista Kalniņa tā māsa. Zaķa. Nē, Kalniņa. Rezija, jā. Oi, tur forši mauči. Tās kameras, tur visu filmu. Labs teātris, man liekas, vienmēr. Nē, bet tur arī tiešām maučam. Dziļas domas ļoti par mākslu kā reliģiju vai par mākslu kā biznesu. Ja, tur, Rotko vispār viņš skraidīja visu to filmu. Nē! Neatdodiet mākslu tiem miljonāriem. Es neļaušu savas glaznas tirgot par miljoniem. Baigi labās domas. Tur tā kā māksla kā reliģija un nauda kā reliģija, nauda kā elks. Tur ļoti dziļas domas bija. Tā kā 4 stundas es bez nobeigšu. Labi, ka bija pārtraukums. Tā kaut kā labi. Es domāju, ka mēs nākam svētdien tiekamies, bet augšā. Šeit lejā vairs tikšanās nebūs. Būs iziesim kā pie bigas krēsļām, tas kā jānometās, kas jāskaita, kas jādara. Visu sīki izrunāsim, un tad būs arī iespēja uzdot jautājumus, un tad jau 18.6. vakarā. 18. maijā 6. Tas jau būs tā vieglāk. Nē. Un es arī noskaidrošu nākošu reizi, kuri tad ies pie grēksūdzes, kuri tad iesvētīsies, kuri nē, kā mums tur viss būs. Un tad es padomāšu šī gadījumā, kas vēl varbūt kādu citu priesteri, bet tad izdomāsim, kā tur būs labāk. Ja jūs paši gribēsiet, ja jums būs vajadzība, tad es sarunāšu ar citu priesteri, lai nav tikai grēksūdzē izdomāt? Jā. Bet mums ar dažiem jau ir cits tur sarunāts viss kaut kas, kā mēs tur darbosimies. Tā. Man ir viens jautājums. Tad, kad jūs vienmēr ienākat misas sākumā, jūs tā kā nobušojat galdu. Jā. Kāpēc? Tāpēc, ka altāra galdā ir iebūvēts relikvijas, kāda svētā mocekļa vai svētā. Un principā ir tā, ka dievkalpojuma tas galds simbolizē pašu Kristu. Un es noskūpstu to altāru, uz kuru tiek salikt šis Kristus upuris, maize tiek pārvērsta Kristus miesa un vīns par Kristus asnēm. Tā kā tas altāra galds, pirmajos gadsimtos šie altāri, tās dievkalpojumi tika svinēti uz mocekļu kapa vietām. Vienkārši senajā Romā kaps bija nevis tā kā mūsu izpratnē, bet no akmens izgrabta tāda kā vanna, kurā ielika mironi, viņi vienkārši ielocīja un uzlika virsū vāku. Un tad to visu vannu akmens ielika tādā šahtā, katakombā. Un tāpēc pirmie altāra forma radās tieši no šiem kapiem, kur iekšā bija miroņu kauli un mocekļu kauli. Pirmie dievkalpojumi tika svinēti uz mocekļu kapu plāksnēm. Un tā ir lūgums visos altāros iebūvēt kāda mocekļa vai svētā relikvijas. Kas varētu būt tā relikvija? Es godīgi sakot, nezinu, man jāpainteresēs. Bet tur ir vidū tāds izgrebums, un tur ir tā relikvija tādā, marmora tādā plāksnē. Tā relikvija varētu būt kāda lietaviņa, vai tas ir no viņa vai no ķermeņa, vai no lieta. Jo tur ir relikvijām dalās pakāpes. Pirmā pakāpe, otrā, trešā. Jūs zināt, ja? Pirmā pakāpe ir no ex-karnis, no miesas. Jo viduslaikos svētos izvārīja, es ceru, ka jums vakarā nenāks smudi. Pirmajos gadsimtos daudz svētos izvārīja un visus viņa kaulus sadalīja pa daļām. Un daudzās Eiropas baznīcās tāda relikvijārija vai kaulu kambari, kur ir tie mirušo svēto kauli. Un tā pirmā pakāpe ir vai no viņa miesas vai mati vai zobi, no paša ķermeņa. Otrā pakāpe ir tās lietas, kuras viņš ir lietojis. Audums, tērps, kas viņam ir bijis. Un trešā, visvājākā pakāpe ir tā, kad mēs kādas lietas, braucot pie uz Jeruzalemi, pieliekam vienkārši tai svēto relikviju. Piemēram, ir kaut kāds mirušā ķermenis vai kas, un mēs tā kā pieliekam klātu. Bet šobrīd katoļu baznīca mēģina mazliet mazināt to relikviju kultu, jo mēs zinām, ka arī luterāņi bija tie, kuri uzskatīja, ka relikviju godināšana ļoti pārspīlē. Tā kā mēs šobrīd ar relikviju godināšanu tā. Tikai, ja tas ir autentiski, jo daudzas relikvijas bija viltotas.
Pasaulē saskaitīja 30-40 Marijas Magdalēnas galvas kausus. Ja? Nu, kas tikai piedāvēts, jā. Un tās relikvijas nav īstas, nav autentiskas, tāpēc šobrīd baznīca, ja nevar pierādīt, ka tā relikvija ir autentiska, tad mēs atsakamies viņu godināt, ja? Jo nav zināms, lai nesnāk, ka mēs ar muļķībām nodarbojamies. Ja? Tā kā tas ir jāpierāda, ir jābūt stingram pierādījumam, tāpēc relikvijām nāk līdz bīskapa pavadraksts, kur viņš apliecina, ka šīs relikvijas ir autentiskas. Piemēram, Jāņa Pāvila 2. relikvijas ir autentiskas, ja viņš nesen miris. Mātes Terēzes relikvijas ir autentiskas. Ja? Tie, kas ir dzīvojuši nesen. Ja? Tur var izpētīt. Jā, bet no Kristus laikiem, tur Kristus kapa krusta relikvija, kā tu zini, ka tas ir no krusta. Tu vari pieņemt ticību. Ziniet, svētajā zemē arī es aizbraucu, un tur reāls biznes. Šeit Jēzus bija apsēdies, ja? Un tikai bet tur jau virsū ir McDonald's uzbūvēts, piemēram, Nacaretē, kur eņģelis Gabriels atnāca, kur Jēzus dzīvo, ja? Blakus ir maķītis, tur jau moderna pilsēta, tas ir 51. štats, ja? Ja lai Izrēlā ieraudzītu to, kas tur ir, tev vajadzīga ticība, piemēram, to ir Jeruzalemē krustaceļi, un tur ir vecpilsēta un tirgus. Un tur ir visur karājās krūši, tur ir visādas garšvielas, ja? Un tur maz tāds atstāts rāmītis, piemēram, numurs 5, 5. stacija, tur ir Kirēna Simens palīdzies, un mēs tur ejam, pēkšņi tāda spalvaina roka, rožkuro, arābu roka, $5. Un tu tur ej, tev tur vien tirgo visu laiku vēl pasaules. Tur no tās apceres, mēs tāpēc gājām, vai ļoti agri varēja iet, ja? Kad nav tie vācu turisti, jo ir tādi, kuri neiet tur lūgties. Un ja tu gribi lūgties, tad tev vajag celties agri, lai vismaz tajā Jeruzalemes vecpilsētā varētu palūgties. Es 3 reizes biju Izrēlā, un pēdējā reize bija 19. gadā, pirms es atbraucu Salaspilsētu. Tā kā es ļoti pateicīgs, ka mana kalpošana šeit iesākās Svētās zemes apciem. Bet man pie Betlēmē ir draugi, Jērikā draugi arī tie paši palestīnieši, arābi. Es tur jūtos kā mājās. Ja. Es aizbraucot uz Ben-Gurionu, uz Tel Avivu, tur ir mana sirds. Es noteikti kādreiz aizbraukšu. Un es ļoti pārdzīvoju, jo man cilvēki, kas dzīvo arī Haifā un visur citur, žēl ļoti skumji šitā situācijā. Tā kā, lūksimies, lai tur beidzās tie mūri, jo tur jau kā uz pulvera muca visu laiku bija. Mēs, ka bijām vēl senāk kodā 2004. gadā, tad vēl bija tie posteņi, bloku posteņi ar armīniekiem. Tā kā tur tādiem viļveidīgiem, tas kā tie kara darbības. Es domāju, ka mēs izgājām visām ticības noslēpumiem. Es nevaru teikt, ka mēs būtu kaut ko baigi izlaiduši. Ja es skatos uz katehismu, tad mēs tā visām lielām tēmām vairāk vai mazāk esam izgājuši cauri. Bet es vēlreiz saku, tas ir minimums. Mēs esam tikai pieskārušies tam, par kur mēs katru tēmu varētu runāt lekcijām. Bet tajās ceturtdienās, kad Bībeles studija, tad ir arī mise pirms tam? Jā, 7:00 mise, un tad mēs nākam šeit. Bet mums arī nav baigi ilgi. Mums, man baigi patīk Bībeles stundā, mēs izlasām fragmentu, katrs lasa pa pantam, un tad, kas uzrunā. Bet tur ir tā, nav tā, ka tagad bet tas nenotiek gari, bet arī nevajag gari. Tu to savu dabū, tu dabū tādas tādas odziņas, ja? Un tas man patīk, ka nav tāda, tur 2 stundu baigās studējas, vai priesteris Ilmārs lasa referātu. Nē, man ir komentāri. Es dažreiz pakomentēju no komentāriem, bet tas ir tā, brīvā, plūstošā veidā. Ja? Tā kā man tās ceturtdienas ir iespēja mazliet atpūsties, mazliet tajā vārdā iegremdēties. Ne? Prasītos druscīgi garāks, es pastāvu. Bet nerunāju, citreiz visi sēž kūko, blisinās, skatās debesīs. Bet ne tāpēc, vienkārši zini, ka laiks ierobežos, laikam varbūt tā. Bet tu mājās pēc tam vari individuāli par to pārdāt. Es jau braucu pa ceļam, mana mamma pārdāja, viņa luterāns, viņa tur, kā es viņai tur. Bet tāpēc tas nav kā uzspies, tas ir brīvprātīgi. Ja jau gribētu, tad tu varētu turpināt, bet tā kā tu jūti, ka jau tā kā viss mēs to fragmentu esam izņēmuši. Bet tāpat lūkšana grupas, es tāpēc gribētu, ka tā izaugsme mums neapstājas pie svētdienas skolas, bet mēs gribam paturpināt. Labi, noslēgsim tad ar lūkšanu. Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilna. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Gods lai Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, mūžīgi mūžos. Āmen. Tēvam, Dēlam, Svētā Krāļa. Paldies, paldies.